Indiešu taksists mēģina izvarot 14-gadīgu meiteni. Lieta ir par seksuālu vardarbību un izvarošanas mēģinājumu taksometrā. 14 gadus jauna meitene bija izsaukusi taksometru. Taksometra vadītājs ir Indijas pilsonis. Nenogādāja galamērķī, bet aizved uz citu pusi, kur arī taksometrā mēģināja uzmākties, izģerbt, pavadināt un izvarot. Taksometrā viņa bija viena. Viņai vajadzēja tikt uz mājām, viņai bija izsaukts taksometrs, bet taksometra vadītājs viņu nenogādā mājās. Good morning, speak English, Latvian English? Yes. Police, at the moment you are detained person. That means you have rights in here. It's English language because it's easier for you to understand all of this information. Spilgta iezīme. Aizdomās turamie pārsvarā neprasa, par ko tika aizturēts. Viņi jau to zina. No, you don't have right to call your friends at the moment. You have only the right to call your parents, your job or the lawyer. Ir bijuši, nevar teikt, ka ir ļoti izplatīti, varbūt iespējams par viņiem neziņo, bet kad nav bijuši, noteikti nav. Tad viņiem jau liekas, ka viņiem šeit nav noteikumi. Ka uz viņiem neattiecas varbūt kaut kādas lietas. Kaut gan viņu valstī mums šķiet vispār tas nav pieņemams. Viņiem atbraucot šeit, liekas, ka ir atļauts. Viņa rakstīja draudzenēm, ka viņš raksta, ka viņa ir seksīga, skaista, ka no viņas jauka smarža, kas viņu uzbūdina viss tādā garā, ka viņa ir bail, pēc tam viņš saka viņu čamdīt. Visur krūtis, vēdru, kājas. Viņa baidījās par sevi, mēģināja izkāpt no mašīnas, bet durvis bija ciet. Viņš teica, ja kādu viņa izstāstīs, ka viņu mēģināja izvarot, viņš viņu nogalinās. Līdz ar to, kad sagaidīja policija, viņa teica, tas ir mans onkulis, nekas nav bijis. Pēc kaut kādu. Man ir zināms vismaz viens Latvijā cilvēks arī no ārzemēm, kurš nav vēl sodīts Latvijā, bet, piemēram, Lietuvā viņam ir jau zaudēta tiesa pret Sindiju. Tas ir deju studijas Fever vadītājs Azēls. Viņš ir jau gan seksuāli uzmācījies, gan finansiāli izmantojis, gan dažādi neētiski rīkojies pret 48 sievietēm visā pasaulē. Un tā skaitā arī Latvijā. Ja, un viņš turpina darboties, un es īsti neko nevaru izdarīt. Zin kā, tā informācija ir publiska, visu pasauli zina, viņu vairs neaicina uz festivāliem, kaut gan daži festivāli, kas varbūt tās viņu aizstāv, vēl aicina, bet kopumā, jā, mums ir tādi cilvēki šeit no ārzemēm, kas dažādi patiesībā izmanto un mēģina izvarot un dara pāri mūsu meitenēm. Ja, un mūsu jā, grūti. Es nevainoju pat policiju šeit, jo te, man liekas, ir vairāk pat jādarbojas visai sabiedrībai. Kā var iet uz viņa studiju cilvēki, ja tāda informācija publiski pieejama par Azēlu? Un Bačata Fever, jā, tur, viņu varbūt ir 10 reizes mazāk par Bačata Rīgu, bet vēl ar vienu cilvēku uz turien iet un piever acis uz šo te meitenes, kuras arī ir lasījuši šo informāciju, dejo, jo vienkārši patīk dejot labi un tas viss, bet tas ilgtermiņā atspēlēsies. Tagad viņam bija jauna partnera Marta, kur arī uzrakstīja pēkšņi Instagramā rakstu, ka viss tur viņš viņu ir vispār pievīlis un izmantojis, un izdzēs visus viņas video, visa sadarbība beigusies, viņa atbrauca speciāli no Polijas, pārvācās uz Lietuvu, un tas viss, jā, beidzās, katrā ziņā sabiedrība pati izlēma beigās, kādus cilvēkus mēs te ielaižam.